par nēģiem. Es pastāstīju par zemniekiem, gribu pastāstīt. Ir motocikletam tāds sarežģīts mezgls amortizatoru galā starp motoru un pakaļas ratu. Tāda šarnīra sistēma, kur ir vairāk adatu gultnīši ar samērā sliktiem blīvslēgiem. Nu, tāda blīvslēga bez pederītes riņķī. Un tā sistēma vismaz 2-3 reizes gadā jāizmazgā, jāsakopja, jo viņi stāv dubļos ūdeni iekšā, saļņiki neblīvē un tie adatu gultnīši iet bojā. Vajag ļoti labu smēru, ar ko smērēt. Mēs smērējām ar Prolonga firmas smēru EP2. Atbrauc viens zemnieks un saka tā, zini, baigi labais smērs ir tas meža tehnikas smērs, ko fiskāriem lieto, ļoti tāds glums un noturīgs. Es savu mocītīm sasmērēju, baigi labi kalpo. Nu, es arī atbrauc viens zemnieks pie manis. Es saku, runā, tas smērs baigi labais ir. Tas saka, nē, Prolongs tomēr ir pats labākais. Viņš saka, man ir kombains. Katru gadu pirms sezonas es to kombainu sasmērēju visādiem smēriem un sagatavoju sezonai. Un vienmēr kaut kas salūst, kāds gultnis ejiet dēļ. Kopš es smērēju ar Prolongu, EP2 smēru, nekas man vairāk nenotiek. Nē, tu vari smērēt, ko tu gribi, bet es smērēšu EP2. Viņš man pārliecināja, mēs nepārgājām uz to fiskāru smēru, bet lietosim tāpat EP2 smēru tālāk. Gribu vēl piebilst, ka par šo runāšanu man neviens nemaksā. Es pazīstu vairumu tirgotājus, bet runāt es runāju tādēļ, ka esmu pateicīgs, ka tāds produkts ir, kas ļoti vajadzīgs, lai iet ātri motociklēt, lai viņi nedilt, lai labi kalpot, lai man mašīnai būtu ko ieliet, lai es varētu priecāties, kā motors dzied, kā strādā. Tādēļ es jums šeit stāstu. Un, ka viņi jautā, vai tu varētu kaut ko izstāstīt, tad es pastāstīšu, ko es esmu novērojis.